Kā tas laiks skrien? Vēl tikko maija vidū aktīvi sākās ceļbūves darbi Latvijā, sākās ceļbūves firmas Binders 20. jubilejas sezona, un skat jau jūlija vidus, sezona jau gandrīz vai pusē. Sezona jau ir, var teikt, pašā plaukumā, un jāsaka, šobrīd firma strādā ar 100% noslodzi. Daudzi objekti, kas bija iesākti pagājušajā gadā, ir jau pabeigti un nodoti, bet stāv priekšā vēl diezgan liels darbs, jo tā ir sanācis, kad daudz līgumi bija noslēgti agrā pavasarī un darbi iesākti arī ar novēlošanos dēļ laika apstākļiem, bet termiņi tādi, kādi viņi ir, tādi ir, un daudz objekti mums tieši ir nododami rudenī, oktobra mēnesī. Man gan liekas, ka šoreiz par laika apstākļiem mēs sūdzēties tā kā nevarētu, ka pie mums tā kā netraucē. Vasarā, ir sevišķi jūnijas, izdevās ļoti labs, un arī jūlijas tagad ir labs. Te sūdzēties nevaram, strādājam garas stundas, strādājam arī brīvdienās, bet, kā jau es teicu, vēlais pavasaris ir jāiedzen, ko mēs arī izskatās, ka veiksmīgi šobrīd darām. Un es domāju, ka pirmā svarīguma objekts tieši uz nodošanu ir tīnūžu objekts, tīnūžu kokneses tas posms. Jā, kā jau es esmu minējis, ka šis objekts šobrīd ir nozīmīgākais Binderam, apjomīgākais, un mums oktobra mēnesī viņš ir jānodod. Šobrīd notiek aktīvi asfaltēšanas darbi. Gandrīz visas asfaltēšanas jaudas atrodas šajā objektā. Liela priekšrocība ir tam, kad objekts ir no jauna jābūvē, satiksme praktiski nav, ir tikai vietējā satiksme. Tas mums ļauj veikt asfaltēšanu vienlaicīgi ar vairākiem klājējiem, tādējādi paaugstinot virskārtas kvalitāti, izslēdzot šuves. Un arī tādā veidā mums arī temps ir diezgan ievērojams. Mēs varam izmantot visas savas jaudas, gan rūpnīcas jaudas, gan tehnikas jaudas. Vēl viens interesants objekts Kandavā, Zemītes un Jelgavas ielas. Objekts, kas tika uzsākts šogad, un pat jau ir asfaltā jau. Kā saka, vispār liela tempi. Jā, šitas ir objekts Kurzemē. Es jau arī minēju, ka šis šobrīd nav vienīgais, vai vairs nav vienīgais objekts Kurzemē. Mēs esam jau uzbūvējuši arī Liepājā nozīmīgu objektu. Kandavā līgums paredzēja Zemītes ielas un Jelgavas ielas posmu rekonstrukciju, gan projektēšanu, gan būvniecību. Un šobrīd var pateikt, ka faktiski darbi ir pilnīgi pabeigti un notiek labiekārtošanas darbi, un paredzēts jūlijā šis objekts ir nodot lietošanā. Manuprāt, grūti ir pārvērtēt Inčkalna Valmieras posmu rekonstrukciju, kur jau nopietni mēs strādājam kopš pagājušā gada. Vai šis objekts šogad iet uz nodošanu, vai tas vēl ir pārējošs objekts, jo tomēr apjoms diezgan liels? Šis objekts ir jāpabeidz šogad, un šis objekts ir vismaz šobrīd viens no veiksmīgākajiem Binderam. Nemazāk svarīgs kā, piemēram, pieminētais tīnūžu objekts, viņš ir arī apjomīgs. Šis objekts ir pateicīgs ar to, ka viņš ļauj izmantot visas Bindera rīcībā esošās tehnikas iespējas un tehnoloģijas. Jā. Šobrīd arī šis objekts ir pamatkārtas asfaltā ir uzbūvēts, notiek virskārtas ieklāšana. Un tāpat kā jau pieminētajā tīnūžu objektā, arī šeit visi spēki tagad ir tieši uz asfaltēšanu. Tas interesantākais, kas šajā objektā bija, faktiski, kad reciklēja materiālus turpat uz ceļa vienu daļu. Jā, šis objekts pēc projekta paredzēja esošo šķembu pamata un esošā asfalta otrreizēju izmantošanu. Mēs ar savām iekārtām šo pamata kārtu uzirdinājām un sajaucām, pievienojot saskaņā projektu noteiktā daudzumā jaunu minerālu materiālu šķembas. Tātad mēs vēlreiz to visu pārmaisījām, sablīvējām, noprofilējām un uz šī pamata klājām 3 kārtas asfaltu. Krīzes laikos Binders apguva jaunu maizes darbu, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu būvniecību. Jau kādus gadus 5 mēs būvējam apakšzemes komunikācijas, gan ūdensvadus, gan lietusūdens kanalizācijas, gan siltumtīklus. Jā, šis novirziens ir palīdzējis izturēt, palīdzējis attīstīties, un šo novirzienu mēs turpinam attīstīt. Un šobrīd redzam, ka mūsu pieņemtais lēmums ir bijis pilnīgi pareizs.
Jā, izskatās, ka Latvijā laikam nav neviena pilsēta, kurā būtu pilnīgi viss kaut vai pa pusē kārtībā ar ūdensvadiem un kanalizāciju. Līdz drīzāk ir vairāk nekārtības nekā kārtības, ka tur vēl ilgiem gadiem pietiks darbu, un to mēs redzam gan Jelgavā, kur ir Binderam objekti, Limbažos, Valmierā, Priekuļos. Es pat visu tikko tā kā pat nebūšu nosaucis. Nu, ja mēs runājam par parādīšanos, tad domāju, ka kopā ar draudzīgo firmu Arčers, Reizeknas kultūras objektam, kur tika riņķī apkārt likt celiņi un laukumi. Domāju, tas ir tāda skaista prezentācijas vieta. Objekts. Jā, nu, protams, ka mēs jau nebūvējam tikai ceļus, nebūvējam tikai šosejas, maģistrāles, bet arī labi iekārtojam teritorijas pie jaunbūvēm, pie dzīvojamām mājām. Un, tā skaitā, protams, jāmin šis te Austrumu Latvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Reizeknē, jā, ko būvēja mūsu kolēģi Arčers firma. Jā, un Binders veica faktiski visu teritorijas labiekārtošanu, tā skaitā bruģis, celiņi. Nākamais objekts pašā Latvijas nostūrī Krāslavā. Krāslavā, jā, darbi ir uzsākti tikai šobrīd, jūlijā, saņemam būvatļauju. Tā ir Latgales ielas rekonstrukcijas darbi. Nu, tā jauna pieredze. Kaut gan it kā Latgalē mēs vairs neesam ienācēji, mums ir jau Daugavpilī, mēs atrodamies jau vairākus gadus un daudz būvējam. Nu, Krāslavā šis ir pirmais objekts. Iesākuši esam, manuprāt, iesākuši veiksmīgi, tempu esam uzņēmuši. Nu, un tad mums atliek noslēgumam Daugavpils. Es teiktu tā, aiz Tīnožiem Valmieras vai kaut kur tajā pašā līmenī pēc apjomīguma objekti un nozīmīguma. Ir sevišķi centrālā iela, kur tiek pārbūvēta jau otro gadu, un tagad jau iet jau uz, kā saka, nobeiguma fāzē. Jā, nu vienīgi asfaltēšanas darbi šobrīd Daugavpilī notiek tranzīta ielas A13 rekonstrukcijas ietvaros. Šajā objektā šobrīd notiek arī vērienīgi pamatsagatavošanas darbi, jau notiek arī labiekārtošanas darbi paralēli. Daugavpilī ir ne tikai ceļa tiek un ielas būvēti, bet arī tramvajsliedes, gan paplašinātas, gan arī pārbūvētas tramvajceļi. Jā, nu tas ir arī viens no tiem virzieniem. Daugavpilī mums šobrīd saistībā ar tramvajceļiem ir 2 līgumi. Daļa jau ir pārbūvēta, daļa jau ir atrādīta pasūtītājiem, un visnotaļ šobrīd atsauksmes ir labas, un mums tas ir izdevies. Tā kā ceru, ka arī šie līgumi būs termiņā izpildīti, un mēs ar perspektīvu skatāmies uz jauniem līgumiem, kas saistīts ar tramvajceļu būvu. Daugavpilī Komunālā iela, Liepājas iela, Vidzemes iela. Šīs jau, kā saka, pamatā ir ierakumos, kaut gan arī ir posmi, kas jau ir pabeigti Komunālajā ielā. Jā, nu šīs ielas ir uzsāktas šogad. Līguma termiņš paredz nobeigt šīs ielas nākošu gadu, bet redzot to, ka mums Daugavas ielā bija aizķeršanās ar būvatļauju un arī ar projektu, tad to mēs iesāksim mazliet vēlāk, bet pārējās jau darbi ir iesākti un izskatās, ka mums iet diezgan raiti uz priekšu un ka mēs varēsim arī šogad vismaz apakškārtās šīs ielas, asfalta apakškārtās ielas šīs redzēt jau. Bez šaubām nedrīkst nepieminēt ceļbūves firmas Binders asfaltu rūpnīcas Daugavpilī, kas pilnībā nodrošina visas vajadzības pēc asfalta, un es gribētu uzsvērt pēc kvalitīva asfalta, jo kontrolēts asfalta ražošanas un ieklāšanas process tiek no viena gala līdz otram un visu laiku nepārtraukt. Pie tam šoreiz mēs pamanījām pie ieklāšanas kādas jaunas kvalitātes kontrolas ierīces. Vai Binders ar tādām jau sen darbojās? Es varbūt tās par kvalitāti mazliet plašāk. Šobrīd iet runa par to, kad lai izgatavotu, jeb saražotu prasībām atbilstošu asfaltu, mums ir jāpārbauda pilnīgi viss, jebkura asfalta sastāvdaļa. Tas ir minerālie materiāli, jebkuras izmēras šķembras saskaņā ar pasūtītāju noteiktu asfalta, tipu, marku, kāds jāpielieto šajā objektā, bitumenu. Vispirms tas viss tiek pārbaudīts gan Daugavpilī. Mēs esam aprīkojuši laboratoriju pie rūpnīcas, kas, protams, nevar veikt padziļinātu materiālu izpēti. To mēs darām savā centrālajā laboratorijā, akreditētajā laboratorijā Vangažos. Un, protams, tātad mēs vispirms pārbaudam šos izejmateriālus asfaltam, pēc tam tiek
pārbaudīt saražotais asfalts, kur paraugi tiek ņemti konkrēti objektā no klājēji. Speciāli apmācīti cilvēki sagatavo paraugu priekš laboratorijas, tad pārbaudam jau saražoto asfaltu. Tāpat, teiksim, operatīvai kontrolē mēs esam iegādājuši nepieciešamu aparatūru, lai mēs varētu arī kontrolēt asfalta sablīvējumu tieši iestrādes gaitā. Jo ļoti svarīgi, lai asfalts būtu tieši sablīvējuma robežās atļautajās, lai viņš nebūtu pārblīvēts, lai viņš nebūtu nepietiekoši noblīvēts. Tas gan viens, gan otrs, tas ir brāķis. Jā. Tātad, un šīs iekārtas mums palīdz operatīvi kontrolēt šo mūsu tehniku un šo viltņošanas procesu. Vēl gribu atzīmēt, ka mēs šīs iekārtas esam iegādājušies jau laicīgi, cik man ir informācija, ka viena no pirmajām Latvijā. Un, jā, ar šādām iekārtām strādā speciāli apmācīti cilvēki, un mūsu visās asfalta ieklāšanas brigādēs ir šādas iekārtas, un katrs var sev kontrolēt. Domāju, ka mazākā mērā pieklājīgi būs pajautāt, ko tad Binders kādu dāvanu vēlas sev 20 gadu jubilejā. Nu, nebūšu oriģināls. Droši vien labus laika apstākļus, vēlu rudeni, siltu rudeni, un stabilu prognozējumu ceļu finansējumu nākošajā gadā.